neilgi no Gdanskas bija jābrauc, nezinu, kāds 20 minūtes. Ilgāk nebija. Nu, un tagad brauksim uz Greizo māju. Nu, un te uz Gāja ielas tam mums pēkšņi parādās. Greizā māja. Šķībā greizā kokos ieaugus, nemaz tik vienkārši viņi nevar redzēt, kāda viņi izskatās te. Greizā māja. Ne? Šī bija domeka. Iekšā tur ir kaut kāds arī dzen iestādes. Kafejnīca. Līkā šķībā māja. Paiesim mēs te pa to Gāja ielu, te pie tās līkās mājas. Tāda tā kā jomas iela mums Rīgā. Mēs te pilns ar cilvēkiem. Interesanti, kas sezonas laikā notiek, ja tagad te ir pilns tā kā ar cilvēkiem, zinu. Ja, nevar paiet, skrien visi virsū. Visi biezā slānī uz jūru dodās. Jā, paņem bebīt labāk rokās, jā. Sopotu mēs te atrodam te šitādu te interesantu. Nu, strūklaku viņa acīm redzot saucās. Baloži viņi apsēduši ir. Tepat blakus mums ir baznīca. Ere. Tā mēs atklājam Sopotu priekš seviem. Rīts. Sopotā vēl migla. Ir tāda interesanta strūklaka, redz, kas arī tādas migliņas pūš no apakšas ārā. Bērniem lielais prieks par to. Doms Drovī. Un reku te iekšā miglā bāka. Nu, cerams, ka izklīdīs tā migla drīz. Migla mums negrib beigties. Mēs gan tā kā ejam uz jūras pusi, bet maz ticams, ka mēs tur šodien kaut ko ieraudzīsim. Nu, kā jūs redzat, nekas nav redzams. Mēs te esam pie paša mola. Mols ir pa maksu. Te redz, centrā notiek karuseļi. Un te pat ir tā Sopotas bāka. Nu, visi mēs dodamies atpakaļ uz busiņu, braucam tālāk. Braucām, un pēkšņi no Sopotas Gdiņā esam. Šitā ir iebraukšana Gdiņā. Pasties, kāda meža te ir. Ātruma mežojums stingrāks nekā pilsētā. 40 kilometri. Bet tur tāda meža zona, tā tīri izkopta. Interesanti, jā. Nu, piebraucam pie jūras, braucot uz Hellu. Tas līdz, tā pussalēdz tā garā. Un tur to mēs brauksim uz pretī pāri mēs redzam, tur tā pussala, pa kuru mēs brauksim līdz pašam galam. Labirīts. Tik pa laiciņam ir uzraksts, ka var apmeklēt labirintu Kukurūzas laukā. Interesanti, labirints Kukurūzas laukā. Mašīna iekatuša galvas. Reku te var kaut kāds te gonkas notiek, redzi? Jā. Monster traku sacensties jau, kas te ir interesanti, redzi? Visādas lielas mašīnas. Un kas te govs, kāpēc ir augšā uzlikta? Un viņi baigi apspēlē šitos te sienu un salmurūļus, viņi taisa pa visādām figūrām. Rekur ir Kukurūzas lauks arī redzi, te arī ir tas labirints. Mašīna ar vienu iegāžusies iekšā. Jā, interesanti. Redziet, iet Ladislava. Tā ir bāka priekšā.
Interesants tās bāks. Mums kaut kāds savādāks viņas ir. Mēs esam Vladislavā. Un tur ir tā apgāstā māja uztaisīta. Kaut ko redzēt, var, nevar. Tagad mēs esam uzbraukuši uz tās pussalas, te var redzēt uz abās pusēs. Kreisā pusē Jūrlava, pusē Jūras līcis. Jā. Tagad mēs brauksim 30 kilometrus. Šo ceļu. Buru laiva. Sērfošanas vieta. Tā vēl ir Kuznica. Kužņica. Un tur ir vilciens arī, kur ir. Tas laikam aiziet līdz pašai Helai. Jūra blakām. Kužņica. Tā vietas mums ir. Temperatūra nokritusies 19,5 grādu. Jā, tur Kā bija. nekā jūra no abām pusēm. Tur, ka mēs bijām Gdanskā, bija 23. Te arī tā kā osta, kur jahta. Šitās klausies pārdot, redzi? Jahtu veikals te. Normāli. Varat iegādāties sev jahtu. Un arī es domāju, ka ir arī piestādi jahtām. Jā. Dažas tāds stipri biezas izskatās. Iebraucām vēl vienā pilsētā, Jurata. Nu, ir arī daudz tās pilsētiņas, jeb ciemiņi, kā viņi skaitās, nezinu. Apmēram tā kā Jūrmalā ir. Nu pareizi, Jūrmalā jau var ir. Elži un Mulduri. Asari. Te gan ir starp tām vietiņām ir drusku mešs arī, nav tā kā viena māja aiz otras. Bet tā pasties, pilnīgi tāda Jūrmala, redzi? Paņemt poļu uzrakstus un nofilmēt, prasīt, kur tas viss ir. Nu, Jūrmalā. Jā, Jūrmala tā ir. Tad pussalas galā ir tāds palielāks paplatinājums, un tad jau te ir vairāk. Šitā ir stacija, dzi? Nu jā, šitā ir stacija Helas. Hela, jā. Tā arī ir stacija. Mēs šobrīd esam pilsētiņā, kas saucās Hel, bet ar vienu L, tad tā nav nekāda šitā te Elle. Ja? Un pa visu mūsu braucienu mēs pirmo reizi tagad esam apstājušies Maksas kempingā, jo vajag gan drēbes izmazgāt, gan dušā ieiet, gan vispārējo servisu uztaisīt. Nu, tad redzēsim, cik ilgi mēs te dzīvosimies. Tad iesim apskatīt, kāda izskatās pilsētiņa. Ejam! Iebraukšana mūsu kempingā, un tepat ārā redzi, viss ir. Īstenībā šitā puse ir tāda kara noskaņa, jo te ir vāciešu vieta bijusi kādreiz, kur viņiem bija militārās bāzes droši vien šeit. Un Hell Camp, tas ir tas kempings, kur mēs dzīvojam. Un kas tur vēl jāliet, būs vēlāk apskatīties, mēs tad iesim pa kreisi. Nu, mēs tuvojamies pilsētiņas centram, pasties kā te sola laivas formāti kaut kāds ir uzdāvinājis pilsētai šitādu soli. Un te kaut kas notiek vēl pa bišķim. Helā. Bāri, veikaliņi. Tādas te foršas mazas mājiņas.
Šitā ir braucama iela, ko faktiski ir gājēji okupējuši. Un te ir kaut kāds krociņš, pie kura pilnīgi rinda sastājusies, redz. Laikam laba slava krociņam. Šitie kaut tukšas galdiņi stāv. Na? Ej, tu sazini, kāpēc viņi tur sastājušies ir, kas tur savādāks nekā citur ir. Nu, labi, ka nav sezona, tad droši vien te būtu stāvgrūdām. Un šodien ir sestdiena. Varētu būt, ka ar šodien vairāk cilvēku nekā parasti. Šī foršā ostas kroziņā mēs iedzērām kadalu. Un tagad iesim uz ostas mola noskatīties, kā saulīte riet. Saulīte iet lejā. Un tā ir pilna pludmala faktiski ar tiem saulrieta vērotājiem. Nu, kā mēs te soļojam pa Hellas ostu. Saulīte tikko norietēja. Lidmašīnas izvagojušas debesis šurpu turpu. Uz Gdaņsku lidojot. Te mums ir gan jahtas, gan zvejas kuģi. Šī ir tāda ritīga ostas piestātne. Labrīt, ir svētdiena 22. septembris 2024. gadā. Mēs esam Hellas pussalā, Hellas pilsētiņā, un te ir tāda interesanta vieta. Mēs ar Viku esam izgājuši rīt skrējienā ar riteni. Cik priecīgs, sunim dēkti patīk pa smiltiņām. Nu, dēkti patīk pa smiltiņām sunim. Nu, dēkti patīk sunim. Dēkti suns priecīgs ir. Jā. Baltijas jūra. Tālumā var redzēt pāris lielas kuģis ejot. Viens ir, otrs tur iet uz priekšu kuģis, redz. Un Hellas pussala ir tāda šaura, gara strēle. Faktiski viņi tā kā vizuāli sanāk, kurš kāpes turpinājums. Tur redz, vēl viens milzīgs kuģis stāv. Un tas tagad faktiski taisni. Mums vēl paiesim uz priekšu, parādīšu īstas pīķis, tur jau sākās līt. Nu, lūk, tur, kur tie cilvēki stāv, tas tad arī tas pats spicākais pussalas punkts, pats pussalas gals. Un tas jau tālāk ir līcis jau. Ja? Var redzēt, tā ir Sauseme tur tālumā. Var redzēt uz video. Tālumā ir Sauseme. Meteoroloģiskā stacija šeit vēl galā uzlikt. Nu, neliels ieskats kempingā. Dušas ir viena šāda te, kur ir duša kopā ar tualeti izlietni, un tad gan meitenēm, gan puišiem ir arī tādas kopīgās dušas, redz. Spūles. Tā kā ļoti normāli arī puišiem viena ir šāda te, tāda duša. Jā. Un te pāris tualets vēl blakām, bet ir tualets vēl vairāk. Tad ir tā virtuves zona šeit. Var nomazgāt kaut kāds lielāks traukus. Šeit var mazgāt. Te ir traukiem mazgāšanas vieta. Miskastes, kur izsviest nevajadzīgo. Redz, te var zivis tīrīt. Speciāli zivju tīrīšanas vieta ar visu virstīti. Ir elektriskās teikanas, gāzes plīts, kur var gatavot. Šeit vēl ko var mazgāt, es nezinu, kājas vai suņus vai tam līdzīgi. Nu, tad ir veļas mazgāšanas vietas tepat tālu. Jā, tad ir 3 veļas mašīnas un 3 šāvētāji. Bet, nu, katrs maksā 20 zlotus. Bet var izmazgāt un paņemt šādas te. Un kā jau minēju, jā, tā tad ir tualetes arī
arī atsevišķi vēl. Jā. Ļoti normāls, fēns, jaunas toaletes. Jā. Te gan spogulis ir mums noplīsis šobrīd, jā, bet silts ūdens vienmēr. Tā kā es domāju par šo cenu un šo atrašanās vietu, tepat kempings ir faktiski pilsētiņas malā. Un tepat aiz vārtiem, te aiz vieniem vārtiem jau ir izēja uz ostas promenādu un veikaliņiem. Ja, ļoti daudz cilvēku ar suņiem ceļo. Nu, un tā kempinga teritorija apmēram izskatās ir lielākiem kemperiem, vieta ir mazākiem. Un cena, es domāju, tīri pieklājīgi. Mums kā interesanti, mēs paņēmām mums pirmo nakti. Mums par lielo kemperu vietu paprasīja 150 zlotus. Un tad mēs nolēmām, mēs paliksim vēl dienu. Un tad paprasīsim 25 zlotus. Tā kā pa 2 dienām 275 zloti ar elektrību, ja? Un tā mēs te iekārtojamies, tā mēs žavējam, tagad iesim uz jūrmālu. Mēs tagad dodamies uz pludmalēci. Ir kāds interesants galdiņš uz velosipēdi. Rāmi uztaisīts. Te visapkārt maz tāda krodziņi. Var nopirkt zivis. Mazā busiņā uztaisīts saldējuma veikaliņš. Man šitas ir radartornis. Un šitas ir līcis. Vajag lielais kuģis stāv līdzi. Nezinu, gaida ieiešana Daņskas ostā laikam. Konteineru kuģis tur. Vajagais lielais. Nu, te ir kaut kāda militārā ekspozīcija. Šitā faktiski ir tāda militāra vieta. Arī šobrīd droši viņai strateģiski nozīme ir, bet iepriekšējos laikos jau pilnīgi noteikti šitāda te pussala. Skata poļu šitās te dziesmas armīnieku. Pilns ar velosipēdistiem jāskatās, ka suni nenobrauc. Šis akmens it kā simbolizē to, ka šis ir vistālākais ziemeļu punkts Polijai. Ūdens tāds tīri normāls, tīri peldams, es domāju, ūdens ir. Mēs esam savu zaļo telti. Pret vēju, pret sauļošanās, pret saules telti. Uzslējuši te. Un suņiem lielais prieks pa smiltīm. Sevišķi kori, tā kā mazbērns var priecāties, ticis ir smiltiņās, un tad vajag rakties un lēkāt un spēlēties. Jā. Redzēs, kā viņai ūdens patiksies. Tīri peldams ir. Kādu brīdi pasauļojušies, mēs tad dodamies uz priekšu. Un es tagad esmu interesantā vietā. Es tagad brienu pa līci. Daži soļi. 1, 2, 3, 4. Un es esmu Baltijas jūrā. Jā. Man nekā te uzreiz viļņi. Pilnīgi nesavrīcinām. Ja? Tur, kur mēs bijām. Un šeit. Tā. Tāda ir vieta Hell, Polijā. Labrīt. Ir Hellas pilsētas pašpārvaldes turnī. Pulkstenis ir 8. Mēs esam šobrīd pašā Hellas centrā. Te redz ir tāds piemineklis Neptūnam. Tur ir kaut kāds svētais, droši vien jūrnieku aizstāvis. Baznīciņa.
un osta. Un tāds skats uz Helu, te redzi, no rīta. Dažādi izgreznotas mājas, gaida jūrnieku mājās. Redz, tur pirātu kuģis. Daži ir jau pludmalē, bez kājām. Bet pārsvarā pilsēta tikai tagad mostās. Kurorta sezona faktiski beigusies. Mums rāda ir fokāriums. Pirmo reizi dzirdēju tādu nosaukumu, bet tas ir tā kā delfinārijas tikai priekš roņiem. Pa loga šķirbu drusku var redzēt, kāds tas fokārijs ir. Jā, tāds diezgan nav apaiši kā delfinārijas, tāds garanas baseins, kur cilvēki var skatīties, kā roņi rāda priekš. Nu, lūk, skats uz Helu, tur tas fokārijs, pludmale. Un te interesanta lieta ir. Te tās tā kā uzrakstīts bija apskates parks. Es ir tādas mājiņas uztaisītas, kur te var sēdēt. Te ir aizstiklots, ja tev vējš puš virsū, tu var sēdēt, lai skatīties uz jūru aiz vējā. Kā maz busiņš uztaisīts ir kā kaut kāda kafija tirgot un tam līdzīgi. Un tā skaitās zvejnieka māja. Tāds muzejs ir, kur iepazīties ar zvejnieku darbu. Nu, un te vēl viens apskats objekts būs. Labi, kā lielumā vāli mēs varam izpētīt, cik viņš liels tagad ir, ja? Nu. Čuda jūda ribakīt. Ha? Baigi, ne? Jā, lači kaut kur atraduši, kaut ko atjaunojuši. Redzi. Maza pilsētiņa, bet ienāk te dzelzceļš iekšā. Tur ir dzelzceļa stacija. Centrs. Uz šitās te ieliņas. Divas te tādas paralēli iet, abas vienvirziena ielas ir, viņas it kā nav gājēji ielas, vai veikaliņi izvietojušies. Dažādi, redzi, kupinātas zivis.